Ko tu jocīgs paliec? Es tiešām domāju, ka varēs man tā nocupēt. Nevar jau zināt, vai tas Mārcis jau nav noķerts. Protams, ka nav. Neviens nezinu, kur viņš ir. Viņš arī pilsētā pat nerādās. Pasties man, ko tas izdarīs. Pēc pusstundas pasaka, lai piebrauc, es uzklausīšu, es varbūt kaut ko ieteikt, var tas arī viss. Ko teica aizdomīgs nebija? Neko neteica. Zaķis prasīja. Dabūšu viņam zaķis. Drīz varēs braukt prom. Bildi vajag. Kādu bildi? Man tak nav te nekādas bildes, es neiešu uz mājām pakaļ. Es fočiku paņēmu. Nostīši, sapratāt jūs? Ko viņš teica? Es otru. Vēl viens ir daudz, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atpēties, nepazaudēt, kāpēc man atsīties, vecums lai var mainīties. Domā nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Tā, vēl vienu. Tu atslāpst nedaudz. Tāds saspringts, tā kā samīzies būtu. Pasmaidi. Ir gatavs. Jā, izskatās pēc tādas tipiskās policija meklē bildes. Tad tu nemīsi, viss būs kārtībā, tev būs cits vārds, uzvārds. Pase būs ar ūdens zīmēm, tā kā mierīgi tiks ārā no Latvijas. Par to tu nebaidies. Tāpatās te nav ko darīt. Tā jau ir, jā. Es tāpat īstenībā, es gribēju kaut kad jau braukt prom, bet jā, ar citu uzvārdu, pofīgi, vai ne? Klausies, tā kā sanāca tāda situācija, es tev iedošu kompensāciju, kā mēs runājām. Un arī citu mašīnu, lai tu mierīgi vari aizbraukt prom, ja? Labi, sapratu. Paldies, vecī. Iedzeram, noņemam bišķi stresu, lūdzu. Kur tu šo darbi? Turpat, mazais veikliņš pie stūra. Māri, es taču tev cik reizes teicu, ka tu nedrīkst iet ārā no šitās mājas. Kas tu debils esi, tu kā mazs bērns. Kāds mazs bērns? Tevi netvērsta, mani te tvērst. Ne jau tev pakaļdzanās. Tev vispār uz tev nav pierādījumu nekā. Tu tagad man te tēlos varoni vēl. Tu zini, ka es bez šitā vispār nevaru pagulēt. Nomieries, beidz psihot! Nomierinies! Atslāpsti. Drīz varēsi braukt. Nedaudz pacieties, nedaudz pacieties. Es te to vien daru, vecīt, kā ciešos. Te vienkārši guļu cauru dienu kā bomārs un ciešos. Es tevi nenostučīšu, veci. Es taču redzu tev sejā, ka tu esi pārbijies, ka tev būs problēmas. Kāda jēga? Visi tik to zina, ka par organizētu noziedzību piespriež lielākus sodus. Nu, loģiski padomā. Labi, tad tu biji dzēris, meti pudeli, mani neredzēji un mani arī nepazīst. Jā, es zinu to, es zinu. Nu tad par ko? Par īriju? Man liekas, ka es vispār uz Spāniju gribu augt turismas saulēnāks. Vēc, es tevi nenodošu, tu vari neuztraukties, es taču tev nopietni saku. Man ieva stāvokli. Apsveicu, vecīt. Ja kaut kas notiks, tad tā būs katastrofa priekš manis. Kāzas drīz paredzētas arī. Žēl, ka kāzās nesnāks pabūt. Es gan jau būtu vedētājs, ne? Nokuļīt tur kaut kādu dievas drušku vai... Ai, labi, kāda tur jēga Spānijā, man arī būs gan daudz labas čikuritas visādas tur. Par tevi un Ievu, vec. Jā, priekā. Halāta nav, ir tikai krekls. Es tev apsolu, nākamreiz tu dabūsi jebkādu halātu, kādu tu vien vēlies. Gribu zilu, rozā vai ar puķu uz muguras. Nevajag man neko. Es varu arī pliki staigāt. Pliki tas ir bīstami.
Jā? Man patīk bīstami. Es uztaisīšu kaut ko pēst. Man tā arī nepateica, tev ir draugs vai nav? Nav. Kā tad tā? Vīrs neļauj. Tad tu esi precējusies. Nē. Joks. Saudabīgs humors. Zīle? Nē, te nav zīle. Te nav svarīgi. Tu esi Normons? Jā. Klau, Normons. Palīdz lūdzu, saki, ja tev zīle ir pēdējās dienas devis kaut kādu piķi vai ne? Nu, ir devis. Jā. Cik? Esmu stabs. Parādu par mašīnu atdeva kādā sakarā? Nekāds. Čau. Kas tev zvanīja? Iestādījās priekšā. Kāpēc prasa? Tāpat vien. Tev kaut kā palīdzēt? O! Es jau kļūstu par savējo. No manis arī vairs nebaidies. Tikai viens cilvēks, no kā es baidos. Tavs draugs. Nē, viņš nav mans draugs. Kas tad? Nav svarīgi. Bet viņam nepatīk, ka tu pavadīji nakti kopā ar mani. Labi, Norman, neuzdod stulbs jautājums, labi? Nu, dirž? Tas bija cits piķis, ko atdeva. Raimiem visi rēķini grīstē. Nu labi, nu tad ko daram? Jāpadomā. Tu gribi teikt, mēs viņu pa vēl daudziem tagad? Nē. Raimis gan jau kaut ko samaksās. Taču laiku tērējam, rekuru cilvēku. Laidīsim vaļā viņu? Pāpā. Vēl ne. Atpūšamies. Re, bildes jau gatavas. Tagad tikai jādabū rokā zīle, lai tiekam ātrāk galā ar pasi. Diezgan labas bildes īstenībā. Vienīgi Mārs kaut kāds tāds sabijies galīgi izskatās. Nu nē, tas tāpēc, ka mēs zinām visu pilno stāstu. Tu kafiju pasūtīji? Jā, bet vajag viņam ātrāk piezvanīt, lai šitais viss vienkārši beidzas. Nu, es jau viņam zvanīju un nevaru viņu sazvanīt. Droši vien, ka aizvien. Kas? Mamma. Nē. Droši vien grib tevi atkal sadabūt rokā un vest pieprāt. Jā. Nē, mums vienkārši jāiet uz priekšu un viņa Pagaid, jāignorē. tā taču ir mamma. Jā, bet viņa man čakarē nervus. Un ko tu gribi darīt tad, kad mēs apprecēsimies? Tas būs savādāk. Jā, paldies. Kas? Kas? Kas tur ir? Nu, re, kur? Kur? Nu, kaut kur šitā. Te. Aha. Artur. Tik ātri? Nu, ko mums gaidīt? Mums taču drīz būs bēbis. Nevaram vilkt laiku. Jā, bet es negribu tā kādas lielās kāzas. Mēs vienkārši aiziesim uz Zaksu, mēs sarakstīsimies un viss. Domā? Jā, mums taču jātaupa naudu, jo mums būs bērns, un tad, kad mamma beidzot nomierināsies... Nu, pagaid, tu domā, ka viņa tā vienā brīdī vienkārši paņems un pamainīs savu viedokli? Nu, labi, lai ir tā, kā tu vēlies. Es tikai uzzvanīšu Zīli, un tas Māris jādabū ārā ir no Latvijas. Nolikt telefonu. Aizņems droši vien. Nu, cerams, ka risina pasas jautājums. Normans sāka neko nezinu par naudu. Tu pēdējo reizi jautāju.
Kas izlaupīja seifu? Davai vedam un aprokam viņu. Atbilkājas. Ņemam. Tas normāls čovaks, ja? Jā, Skaists rīts un iecas. Agri ceļš, lai dotos mājās. Tāds ticējums. Ne visas. Tikai tās, kuras ir iemīlējušās. Es tev uzrakstīšu izziņu, labi? Idioti tavs draugs. Tāds ziluma. Paklausies, es varu tev no viņa pasargāt. Tu tikai saki. No viņa tu man visā Rīgā nenoslēpsi. Es labāk pati tikšu galā. Mēs liekiem kašķiem. Un arī raknecis. Es beidzot gribu būt brīva. Brīva. Tā tu būsi mana. Nesteidzies no viņa. Labi. Es dodos. Es negribu tev vēl laist prom. Man jāsteidzas. Čau. Nu kā? Bezjēdzīgi. Neatzinās. Vajadzēja aprakt. Ko? Jā, valsts pārcentās netīšām. Kas jūs idioti, ko? Tu pats saproti, ko tu esi izdarījis? Klausies, tad Zīle nav pie tevis bijis? Viņš arī nav tev zvanījis? Nav devis nekādas ziņas. Kāpēc prasi? Vajag man viņu palīdzību. Kopš kur laika tev ar Zīli ir kaut kas kopīgs? Ko tu tur perini? Vajag man ar viņu satikties un izbeidz prašņāt visu laiku. Nu, negrib nesaka. Tikai nemēģini no viņa aizņemties naudu, skaidrs? Kā citādi? Nu kā? Normāli. Ar Ievu taisos precēties. Muļķis. Ko tā steidzies? Vecīt, Ieva ir stāvoklī. Nopietni. Nu, tu dod. Bija jau skaidrs, ka jūs aiesiet kopā, kad kādus. Drīz, bet mēs tikai sarakstīsimies. Neuztraucies, es no tevis naudu neprasīšu. Nu, un ko jums uzdāvināt? Tikai neprast dzīvokli. Tad nē, beidz, vecīt, man neko nevajag no tevis, jo man tā vienmēr palīdz, kad vajag. Dzīvs. Dzīvs. Paldies Dievam. Paldies, tu šitāds joks ar mani vairāk netaisi, ja? Man vēl tikai kriminālā pietrūka. Jā, bet varbūt tomēr norecināsimies par centieniem. Piemet pāris peso, taču riskējam. Par ko? Tu taču nekādu informāciju nedabūji. Tā nauda, ko Juris redzēja nav Zīles, tas ir noskaidrots fakts, vai ne? Nu, un tad? Par ko tad, lai es tev piķoju, ko?
Žora, tu sargā manu kravu, un par to es tev maksāju. A šito uzskatu visu kā pienākumu. Saprati? Āberhami, kā teiks, tavs vārds ir likums, vai ne? Balt! Izmet nahar viņu ārā! Nahar ko? Ko izmest? Viņa mobilais atdosi. Es neesmu vainīgs, es neesmu. Ne jau es noalgoju Žoru, bet tie mani biznesa partneri. Necenties, Žora, Nē, man tie, viss kam es biju izstāstīja. naudu parādā, tie, kas bija seifā, saprot, tāda nauda. Es viņam tikai palūdzu, lai tevi atved. Žora man visu izstāstīja. Nu labi, bet es nebiju domājis, ka viņi tev tā apstrādās, saprot. Bet ko man darīt, ko? Saprot, tāda nauda, ko? Es par ārstiem visu apmaksāšu, te tavs mobilais. Oskar, dzidī. Raimis riktīgi pontiks palika, negrib maksāt. Vai krupīgāk viņam pievērsties? Možda viņam fūra aizdzenam, lai sāk domāt. Nē, un sava schēma. Tā, lai aitas dzīves un vilks paēdis. A zīle mēnesi izsauca? Nedomāju, ka izsauks. Viņam tak baķa cietuma sēž. Nevar tēvam kaunu taisīt. Piedod, vai es kļūdījos? Roku novāc. Ok. Sveiki! Nu, kas tad mums te? Netraucēju? Oskar piekāva. Neviens man nepiekāva. Viss labi? Jā. Nu, tad ir labi. Tu man esi vajadzīgs. Atbrauc šurp, domāju, noskaidrot, kur tu esi. Re, kur tu esi, tas ir labi. Kas ir labi? Jā, parunājas. Tur, jā. Beidz, viņš pats var. Ved viņu tur. Nu, un kas viņam tā? Ko tu man prasa? Piekāva un viss? Bez pašdarbības, labi? Es visu nokārtošu. Tu viņu labāk aizved pēc tam pie daktera. Kas tur notika? Kāds tev nav jāsaka? Un kaut kas nav labi, Zīle joprojām nevar sazvanīt. Valstu piezīmēs rīt. Jā, rīt, bet laiks taču iet. Kas ir? Nē, viss kārtībā. Vienkārši iedūrās vēdrā, bet pārgāja. Tā, viss pietiek, man pietiek. Rīt braucam pie ārsta uz slimnīcu. Zīle pagaidīs. Nē, Zīle pagaidīs. Nu, kur tev sāp? Te? Es paskatīšos, ja? Te? Būt zemā? Nē, te? Un tagad? Labāk.
Kā gulēji? Paldies, labi. Droši vien grib kafiju. Mums te ir tikai tēja. Es zinu, tāds švaks izvēles iespējas, vai ne? Labāk pasakiet, par ko es esmu aizturēts. Pats zini? Nezinu. Nosauciet konkrētas apsūdzības. Cilvēki ziniet, ko? Man ir ko darīt, nevis ar jums te gaisa izelpo. No kurienes tu pazīsti šito pilsoni? Es atvainojos. Pirmo reizi redzu. Atgādināšu. Māris Kļava. Tava plāna realizētājs. Kāda plāna? Kā paņemt seifu. Māris ir pie mums. Viņš savā liecībā saka, ka tu visu saorganizēji. Ko tā gan... Tā nevajag darīt, labi? Nevajag. Tik primitīvi man āķēt. Nevajag. Ja viņš ir aizturēts ļoti labi. Lai viņš runā, ko gribas, viņi nepazīst visu. Es jau saprotu. Raimonds atkal fantasē, vai ne? Kopš ar manu mammu izšķīrās, tad es tā jūtu drosmīgi sācis fantasēt. Labi, tātad tu viņu nepazīsti? Nē, varat pārbaudīt, kā gribat. Tu zini, ka es tev varu aizturēt uz 3 diennaktīm? Ak, Dievs, nu ko man darīt? Lūdzu, ja jādara tā, tad dariet. Pagaidām brīvs. Variet? Tagad? Tagad. Drīz redzēsimies. Neiebilstu. Un nododiet sveicienus tam Kļavam. Ja? Labāk ej. Tā arī domāju, kā atradīšu tevi šeit. Kā tu nezinātu, kur man atrast? Labdien. Nakti nebija mājas, bija darīšanas. Bet, Nagi, jā, tas ir ļoti labi. Uztaisiet tā, lai viņi izskatās pēc kārtīgas sievietes. Lai nav lēti, jā? Smuki. Pagaidīšu tevi. Ir ģēles. Pagaidi, jā. Ārā. Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atpēties, nekā zaudē. Kāpēc man atzīties? Bet suns lai var mainīt.